klausītāji un visi klātsošie, kas šodien ieradušies šeit pie mums Blaumaņa ielā 32 Rīga TV 24 studijā. Astodaļfināls rit un viņš turpina ritēt, bet šodien, ticiet vai ne, bet viņš beigs ritēt, jo jau nākamajā piekdienā mēs iekāpsim ar vienu kāju jau ceturdaļfinālā. Bet par astodaļfinālu runājot, es atgādināšu, kā mums īsti notiekās tur astodaļfinālu. Katru piekdienu šeit ierodās 12 dalībnieki, no kuriem, diemžēl vai par laimi, tikai 7 tiek tālāk. Tie 7 tie labākie, tie ir tie, kurus žūrija novērtē ar visaugstākajām atzīmēm. Bet runājot par jums, vai jūs esat gatavi? Es gribu tādu troksni dzirdēt tādu. Vai jūs esat gatavi? Jā! Nu, es domāju, ka viņi ir gatavi. Vai jūs skatītāji esat gatavi? Es domāju, ka viņi izstāsta, ka ir gatavi. Es domāju, tagad turpinājumā ķeramies klāt mūsu žūrijai, kā saka, ķersimies, versim pie ragiem. Lieliskā apbarošā personības izaugsmes trenere Anna Lietskalniņa. Lūdzu, aplausus Annai. Anna šodien ļoti labi izskaties. Kompliments no manis. Un, protams, aktieris Kristaps Rasims. Lūdzu, aplausus arī Kristapam. Bet, un, dāmas un kungi, tas brīdis ir pienācis, kad laiks man saukt šeit augšā cilvēku, kurš ir šeit galvenais. Bet pirms tam es pateikšu paldies mūsu dīdžejam Diamantam. Aplausus arī viņam. Un jā, dīdžej, tieši tā, šis bija pārbaudījums neliels tev. Bet tagad, dāmas un kungi, ar aplausiem sagaidām Frīdi Karokes Krustāvu. Lūdzu! Tas ir viņš, dāmas un kungi, tas ir viņš. Jūs ticiet vai nē, bet tas ir Frīdis. Ieradies ar taksometru. Vai ne? Nu ko, jā. Labvakar visiem. Labs vakars visiem. Jums arī. Es domāju, ka... Un jums ir tīpaši labs vakariņš noderēs. Veiks viņiem noderēs, vai ne? Es domāju, nav ko DJs spiežam play un sākam dziedāt mūsu ierasto iesildīšanās dziesmu. Kā vienmēr, jā. Kā vienmēr iesildīšanās dziesmiņu. Un šoreiz tā būs dziesma, kad mēnesis jūrā krīt. DJ, lai iet play, lai skan tā dziesma. Un jūs, skatītāji, ziniet šo dziesmu, dziediet līdzi. Un jūs dziedat līdzi. Jā, nekautrējamies. Un jūs arī dziedat līdzi. Dziediet. Pasāks. Ir dzirdēts gabals, jā? Ir kāds, kurš nav dzirdējis? Labi. 3 reizes spēr zibeņš šonakt, pārbīsies, noslēpsies rīts. Prom arvien tālāk un tālāk, tava mulsu vējš aiznesīs. Iztrēkās miegainās ēnas, zvaigznes samultīs. Taupību lēnību. Nu, konkursanti! Paga. Neskrien pa priekš dziesmai. Vai tu zini, mana mīļā?
Paldies. Aplausus jums un, protams, aplausus Kerokas dziedātājiem. Konkursanti ir iesildījušies. Ir iesildījušies, viņi ir silti. Silti, jā, 36,6 kā minimums. Kā minimums, man jau dažiem te 39, 40 vārās. 40 būs bišķi vēlāk. Frīdī, tavu vieta ir rezervēta. Nevis vietā, bet tavu vieta ir rezervēta. Paldies, Mārtiņ, paldies. Lūdzu, pirmā rīta, vistuvāk. Šī brīdī es biju aizmirst, kas man bija jādara. Droši. Nu, ko jums, skatītāji, un, protams, arī jums dziedātāji, man mīļais atgādināšu par balvām. Par čempionātu pirmo 3 vietu ieguvēji saņems īpašu balvu no Tallink. Proti, viņam būs iespēja bez iepriekšējas atlases piedalīties Baltijas jūras Kerokas čempionātā, kas notiks 16. jūnijā uz Tallink Prāmja. Maijā, es atvainojos, ja? Tāpēc, ka jūnijas, maijas, viņi tik tuvu tādi vijās abi kopā. Bet runājot par to, es domāju, ja jums tas datums ir brīvs, vai arī viņš nav brīvs, tad atbrīvējiet viņu un nopērkiet, iegādājieties Tallink Prāmja biļetes un arī dodieties jūs šajā lieliskajā braucienā, kurš, domāju, pirmo 3 vietu ieguvējiem visiem pārējiem būs diezgan jautri. Bet ko par to, lai uzvarētu, ir jātiek līdz uzvarai, ir jācīnās un ir jādzied. Kā šodien viss notiksies, to es tieši tagad jums visiem izstāstīšu. Dalībnieki katrs ir izvēlējušies 5 dziesmas. Šodien viņi dziedās tikai vienu, kuru to ne es, ne arī viņi vēl nezina. Viņi to uzzinās tajā brīdī, kad viņi uzkāps šeit uz skatuves, paņems mikrofonu rokās un žūrija ir neuzpērkam. Protams, tiešām jūs neesat uzpērkam? Nebūs. Vai runā? Mārtiņ, turpini. Labi, es turpināšu. Jā, pilnīgi es apjuku. Tālāk, žūrija viņus vērtēs ar atzīmēm no 1 līdz 10. Jācer, ka viennieks nebūs, būs tikai 10-nieki, 9-nieki, 8-nieki, varbūt prātam kāds 7-nieks kaut kur izskatīs laukā. Un tie dalībnieki, kuri savāks, kā saka, vislielāko punktu skaitu, tie tiks tālāk. Bet kuri tie būs, protams, to žūrija beigās izlems. Varbūt viņi kaut ko nedaudz pagrozīs šajā visā būšanā. Bet tālāk es atgādināšu visiem dalībniekiem, ka jums tieši tagad ir jādodas uz aizskatuvi. Protams, jā, lūdzu, paklanieties, aplausam jūs varat viņus pavadīt. Bet jums, TV skatītājs, atgādinu šeit pat Blaumaņa ielā 32 uzreiz pēc mūsu Kerokas TV čempionāta. Turpinās Kerokas dziedāšana, kad iespēja uzdziedāt un lustīgi pavadīt piekdienas vakaru ir ikvienam no jums. Arī, protams, šeit klātsošie parasti nāk un tad ņem tās lapas un raksta dziesmas, kuras dziedās vārdi, uzvārdi un viss pārējais. Bet ko par to žūrija? Jūs esat gatavi? Neredz, ka mēs sen esam gatavi. Mēs augstam dzirdēt konkursantus. Nu ko, tad jau sākam. Pirmā dalībniece Sandra Jankovska. Lūdzu! Sandra Jankovska no Dzērumiem. Lūdzu, Sandra, mikrofons ir tavā rīcībā. Klausies, kā tu jūties? Tāds lietains laiciņš, bet šeit tā patīkam omulīgi, vai ne? Paldies, ļoti labi. Ļoti labi, viss ir superīgi. Tad nedaudz nopietni šodien, ja? Jūs frīdi, ja? Tad nopietni, ja? Jā, mēs būsim laikam tie nopietnie tēli šodien. Šodien, ja? Lai ir. Nesamulsin frīdi, viņš ātri samulst. Šoreiz tevi dziesma Dzērvenīte. Derēs? Nu, derēs vai nederēs, bet tā skanēs. Lūdzu, DJ, spiežam to play, lai skan dziesma par Dzērvenīti. Un jūs ziniet, protams, dziediet līdzi, dejojiet, plaudējiet, izbaudiet šo lielisko. Arī tā gadās. Silvu vidu ogas palasīt. Vau! Gulēji tu savā sūnu kultiņā. Lielā meita meža meičas atstiņā. Atstiņā. 1, 2, 3, 4, dzērvenī, kantumīti purviņā.
rokas. Redz, kādu vēl. Patur rokas. Būs jau jāatbild žūrijai uz kādu asāku vai maigāku komentāru. Nē, atzīmes jau pēc tam. No sākuma jūs gribat dzirdēt jūsu komentārus. Es vienkārši nepacietībā gribu ielikt atzīmi. Gribās jau, vai ne? Klausies, priekš kam tev tas telefons ir līdzi? Tu tagad ierakstīji, ko tu pati dziedāji, vai tu gribēji selfiju uztaisīt ar Mārtiņu? Nē. Ar Frīdi. Vienkārši no 5 dziesmām es izvēlējos 2, kas ir saistīts ar mobilo telefonu. Es ļoti cerēju, ka kaut trāpīsies viena. Viņi nāk uzreiz ar visiem rekvizītiem. Bet nav. Klausies, ja nebūtu dziesma par automašīnu, tad tur nākt ar visu autiņu skatos? Tieši tā, brauktu. Tāda radoša pieeja. Labi. Bet, jā, nu, par dziedājumu. Ja tu man mežā šitā aicinātu, droši vien, kas arī nāk. Es tā ceru. Tā, ka tu man tagad māja. Bet šis ir dziedāšanas konkurss, jā? Nevis vilināšanas konkurss, tā kā lūdzu pārējie izsakaties. Anna, lūdzu, tavs komentārs. Tavs viedoklis bija par telefonu? Ne, mans viedoklis ir par to, ka tagad jums ir jāizsakās. Es redzu, ka cilvēks labvakar ir ar pieredzi, un es redzu, ka jums patiešām patīk dziedāt karaoke. Jo visas kustības par to liecina, un man radās iespējas, ka patiešām ir kāds bāriņš, kurā kompleksu nav, un mēs labi pavadām piekdienas vakaru. Paldies. Tālāk, lūdzu. Jā, labvakar vēlreiz visiem. Labvakar. Es jau nemīlu lielīties, kādreiz biju ar karaoke tāds vicečempions. Un mēs bijām 5 draugi, es biju otrs labākais, tā kā es varu vērtēt jau ar pieredzi, jā. Ko es sajūtu? Sajūtu foršu enerģiju, pozitīvu. Tas bija ļoti labi. Tur pa intonācijām varbūt kaut kas lēkāja, tur tā un tā. Bet, nu, tā kā fani gavilēja, tad jau bija labāk, vai ne? Vai es guvu pozitīvas enerģijas lādu? Jā. Paldies! Tad jau žūrī ir pienācis laiks jūsu vērtējumiem. No 1 līdz 10, lūdzu, ceļ augšā 7, 7 un 8. Aplausus žūrijai. Vērtēt noteikti, ka nav viegli. Jā, cipariņas celt dažreiz ir grūtāk nekā dziedāt. Jā, paldies, protams, arī Sandrai par lielisko priekšnesumu. Bet turpinājumā es atgādināšu vēlreiz to, ka jūs varat tos punktus tā tik ļoti neskaitīt visus kopā. Nē, jūs žūrī skaitīt, bet skatītāji var neskaitīt, jo žūrī beigās var izlemt tos 7 pilnīgi citus, varbūt tiem, kuri būs vismazāk punkti, bet, nu, tas jau viss ir atkarīgs no žūrijas, vai ne, Frīdi? Jā, protams. Viss ir mūsu rokās. Nākamais dalībnieks, tas būs dalībnieks puisis no Alūksnes. Puisis no Alūksnes, 22 gadi. Dāvis Kārkliņš, lūdzu, Dāvis studijā. Dāvis, kuram ir droši ņem mikrofonu, tev gadījumā grupa nav, kas saucās Putukvas? Putukvas. Nevis Plutuplasts, bet Putukvas. Putukvas. Es kaut ko nesen skatījos mūsu iepriekšējos raidījumus, un mēs te baigi stāstījām par to Plutuplastu, un tev bija tomēr Putukvas, vai ne? Nu, tāds mānīgs nosaukums, bet kādu dziesmu vēlētos dziedāt? No kā? Vēla kalpus, labprāt. Labi, lai iet. Lūdzu, DJ, vēla kalpi. Nē, nav tā vienkārši tā sakritība, tāpēc, ka šeit ir jau rakstīts vēla kalpi. Tā kā aplausus, es domāju, tādus gavilējošus tādus, lai viņš jūtās iedvesmots lielajai dziedāšanai. Kas par kungiem? 3 vīri kādreiz bija, hei, 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 kas mierā dzīvoja, hei, 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 hei. Laudējam ritmiņu. Un sveši kungi nāca, hei, 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 un zemi postīja. Jā, 3, 3, 3 vīri cēlās kaujai un droši cīnījās. No Daugavas līdz Gaujai par viņiem brīnījās. La, 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 la. Hei, par vēla kalpiem sauca, hei, 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 un sodu sprieda tiem, hei, 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 bet viņi kungu sita, hei, 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 ar saviem zobeniem. Jā, 3, 3, 3 jaunas ar bija, ko viņi mīlēja, uz visus priekus bēdas ar viņiem dāvīja. La, 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 ceļu grāfiem, hei, 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 hei,
Jā, 3 vīri cēlās kaujai. Pietiek, dārgais draugs, man ļoti interesē šitādā pēdējā vieta. Šitā bija tavu mīļākā dziesma, ko tu gribēji dziedāt, un tāpat tu nevar trāpīt tajos 3 tajos lēnajos gabaliņos iekšā. Otrs, ja tu šitādā solītī, tā taču ir dziesma, kur tu ej cīnīties par Rīgu, vai ne? Atceries. Bet tu tādā tautiskā dejā tik uz dziesmu te svētkiem šitādā solītī tu vari iet, bet nevis Rīgu aizstāvēt. Tāpēc jau bija tas stāji. Tad to var just, jā. 3 Tā ir, jā. Bet tu katrā gadījumā Rīga šitādā solītī tu tiesai varēs Klausies, aizstāvēt. Frīds, zini, kur būs tie lielie Rīgas aizstāvētāji? Dieks bija mums televizora ekrānos redzams, redzēja, kā Annas acis cik brīdim novērsās no dziedātāju uz to TV ekrānu. Bet es redzēju, es tev pieķēru, Anna, es tev pieķēru. Labi, ejam tālāk. Žuri? Jā, protams. Tāds acis. Tagad es? Nu jā, tagad tu. Jā, pirmkārt, tiešām bija sarežģīti konkurēt ar diezgan spēcīgu video, jā. Nē, man ļoti patika tās 3. Jā, pat es skatījos, jā. Visi skatījās. Mazliet piekritīšu, jā, diezgan sarežģīti bija dāvim, jā. Diezgan tautiskā garā prasījās bišķi tādu lielāku muskulu tajā visā, jā. Vismaz balsī tad un tā, jo tad, kad parādījās 3 meitenes ar, spēcīgu, augstu intelektu, plašu redzesloku, jā. Es skatījos, protams, viņām dāvis, kas dzied kaut kas fonā, jā. Mazliet jā, tāda nerva prasījās. Bet intelekts jau meitenēm šitē ir, vai ne, cik es saprotu? Kristaps. Intelekts, jā, un plašs redzesloks. Jā. Anna, lūdzu. Latviski es teiktu, duka pietrūka. Patiešām tā ir tāda īstenībā ļoti elementāra dziesma. Un to parasti dzied no sirds, un te ir tā, ka var gāzt stiprāk nekā protu. Jo te netrāpīt ir gandrīz neiespējami, jo šī dziesma mums ir visiem asinīs. Tā kā varēja stiprāk, spēcīgāk. Tev varbūt vajadzēja vairāk spiest uz skatītājiem, jo viņi jau arī visi zin to dziesmu. Faktiski 3 reizes nodziedām šito dziesmu, un mēs jau esam pie pretinieka pilsētas durvīm jau gandrīz vai. Jā, tā sanāk. Mēs pārvietojamies ar ātriem zirgiem. Mēs esam gatavi rādīt cipariņus. Nu tad ir pienācis laiks cipariņiem. Lūdzu, ceļam visi augšā. 6, 7, 6. 6, 7, 6. Paldies, aplausus. Gan dodies pa turieni, leju. Bet tagad gan es atgādināšu skatītājiem, kas ir ieradušies šeit pat uz vietas, par balsošanu, jo jums ir iespēja balsot par visiem šiem skatītājiem, gan par Sandru un gan par visiem pārējiem, kas vēl būs. Jā, es redzu dažiem jau kuponiņu rokās. Kā jums ir iespēja dabūt kuponiņus? Jūs dodaties uz On Air kafejnīcu, iegādāties kaut ko, padzert, iedzert, uzkost vai jebko citu, un jūs pretī saņemat kuponus, kur jūs uzrakstāt vārdu, uzvārdu, un tad iemetiet kuponu balsošanas traukā, un tad jau vakar beigās mūsu mazie rūķīši saskaitīs balsis, un par to... Ejam pie nākošā dziedātāja. Es tomēr pabeigšu, es atļaušos pabeigt. Un par to dziedātāju, par kur būs savākt visvairāk tā balss, tad tas saņems 100 eiro dāvanu karti no Gints Buda Rīga veļas veikala. Bet labi, es dodos tālāk. Skatāmies, kas mums ir nākamais jau pa dalībnieku. Nākamais ir dalībniece Aiga Liepiņā. Lūdzu! Labvakar! Mikrofons ņem rokās un skan? Laikam skan. Laikam skan. Jā. Es domāju, DJs jau var spiest play. Kā tu šodien jūties? Labi. Labi. Ceru, ka labi. Es domāju, Ceru, ka būs labi. Būs labi. Galvenais, labi jānodzied mascenas mobilais. Kur tavs telefons? Nevajag aizdot? Nepaņēmu. Ņem manējo. Lūdzu. Telefonus tirgo, pēc un zvani nakti un dienu, ekrāns krāsains mirgo, taustiņu tik nospied vienu, televizors mirgo, reklāmās tur nakti un dienu, mobilos tu tirgo, mascenas par latu vienu tagad, mascenas mobilais kabatā, tagad viss tev ir četniekā, vienalga, kur tu atrodies, ar draugiem paziņām sazīmies.
viss skaidrs, vai ne? Tik ātri, jā, Frīda. Viņai tā tik ļoti patīk, ka mums arī patīk, un es baidos, ka nesāk patikt mums pārāk daudz. Par ko tu strādā? Tu nestrādāji par tirgotāju, ne? Kas ir tā profesija? Tas pilnīgi aizvelts. Tev jāatbild mikrofonu. Labi, ka es tev neļāvu nodziedāt visu dziesmu līdz galam. Bet varēja ļaut, bija baigi labi. Jā, bet tev vispār nebūtu labi tad diez. Jums patika? Jums patika, jā? Patika jums arī, jā? Galvenais jau, ka viņiem patīk. Nē, labi, es arī neko slikti nevaru pateikt, jā? Paldies. Prieks. Varbūt pārējie žūrijas locekļi patīk. To var pateikt. Paņem mikrofonu pie sev. Jā, patīk, jā. Anna, lūdzu, tavs komentārs. Man patika ar to vien, kā uznāca uz skatuves, bija tāda pārliecība, ka es to varu. Ar to īstenībā, man liekas, zāle tika paņemt un prieks radās. Tā sajūta ir tāda, ka iekšā balss ir, bet viņa ir vēl pāris vingrinājumi, lai balss dabūtu vēl bišķiņu uz priekšu. Ir tāds ļoti neglīts vingrinājums, ko sauc par raganu. Un viņš ir tāds ķērciens, un tad tā skaņa nonāk priekšā. Un tad to var pacensties izdarīt, bet man patīk. Bet kur ir iespējams iemācīties to ķērcienu? Ja man nebūtu mikrofons, es to izdarītu. Tā ir briesmīga skaņa. Tas ir tā kā bērni, kad raud, tas ir tā Jā. Tā kā to mantiņu, kas saspiež, jā? Jā, un tad tā skaņa ir priekšā, un tad, kad dzied, tad tā skaņa nāk mikrofonā iekšā un izklausās vēl jaudīgāk, jo viss pārējais ir tā kā peksitorijas vilpīt, jā? Apmēram tā. Paldies, Anna. Tiešām es ņemšu vērā šo ieteikumu. Es arī, ja? Kristaps, lūdzu, tavs komentārs. Jā, diezgan spēcīga dziesma vispār par aktuālām, mūžīgi aktuālām lietām. Es tikai visu domāju, kura telekomunikācijas kompānija vispār sponsorē šo dziesmu. Es domāju, ar šo dziesmu vispār varētu tā kā reklāmu tūrītē laist. Enerģija bija forši skaisti, protams, tas, ka uz publiku darbojas, tas ļoti normāli, kā saka, bija. Jā, redzot nākamās dziesmas, tiešām jāvērtē pirmkārtām dziedājums, jo dziesma ir spēcīga. Paldies, bet atzīmes būs pēc nelielās reklāmas pauzīties. Jūs, TV skatītāji, palieciet turpat pie TV ekrāniem, ātri aizskriet līdz leduskapiem, paķert kaut ko uzēst, un tad jau atpakaļ pēc neilga brīža šeit pat Rīga TV 24 studijā. Atā! Labvakar visiem, kas ir varbūt tikko ieslēguši TV. Un tepat jau esam uzdūrušies uz Karokas TV čempionātu. Astodaļfināls rīt pilnā sparā, bet šodien jau ir tā beidzamā ritēšanas diena. Un šodien mēs uzzināsim, kur būs beidzamies 7 dalībnieki, kas tiks ceturdaļfinālā. Bet žūrija, tagad mēs tikām līdz vērtēšanai. Bet par ko vērtēšanas atgādināšu, mums bija dziesma Mascenas mobilais. Jā, ir īstenībā es gribēju likt vienu atzīmi mazāk, bet es ielikšu vienu atzīmi vairāk. Man ļoti patīk tā erotiskā aizzelšanās, kas tur bija pēc tās dziesmas. Aizzelšanās, protams. Paldies, Frīda, aplausus Frīdim. Lūdzu, jūsu atzīmes 9, 8. Fantastiski, paldies. Lūdzu, droši doties lejā, piesēst, kā saka. Bet šeit klātesošajiem, un varbūt tiem, kas ir mājās, jums ir vēlme nobildēties ar Andri Bulu, kurš ir katru piekdienas vakaru šeit pat pie mums Rīga TV 24 studijā Blaumaņa ielā 32. Jūs to variet darīt, un jums tas ir jādara, jo jūs nobildēties, jūs bildi ievietojat Facebookā vai kaut kur citur, un tu jūs ievietojat klāt hashtagu Karoka TV 24. Jā, Mārtiņ, un nepatīca, kādam ir labākas apenes. Viņš var ar savām apenēm blakus nobildēties. Labāka nav, Frīd, to jau 100%. Ja gadījumā viņš domā, ka viņam ir labāk. Ja viņš domā, viņš var mēģināt, bet tas, kurš domā, tas dzīvo Romā. Labi, ko par to, lai iet nākamais dalībniece Santa Tiltiņā. Lūdzu, ar aplausiem sagaidām Santu. Nē, atvainojos, Kaspars, piemānīju. Nē, Kaspar nāc ārā. Kaspar, tu sabies?
Nu sajauc tev ar Santu. Jūs likāt, es nedaudz Šitā atzīme ir Mārtiņam. 4 ieskaitīts. Yes! 4 jau to var izsmaukt cauri skolā. Lūdzu, mikrofons. Ķer to rokā, DJs jau spiež play. Bet tev personīgi atvainošanās tu mans par to, kas sajauc tev ar Santu. Viņš galīgi nav līdzīgs Santai pie tā. Bet likās uz ātri acis, ne? Nebija? Ja tur matus pielikt daudz garu kuplis, ne? Ko lietoju brīžos, kad šķiet, jau rītdien savu darīšu galu 3 lietas, man zaļus kapīdīs stāv. Kas tad tu stāv? Asaras, dziesmas un alus. Alus. Asaras, dziesmas un alus. Nu viss kopā. Aiziet! Vesele baļā, asaras sāļas, dzīve ir rūka, bet alus ir salds. Vēsma ir gara, dzīve ir īsa, bet tas nav no svara, jo alus ir... Man nav. Vesele baļā, Vaļā dvēseli. asaras sāļas, dzīve ir rūka, bet alus ir salds. Dziesma ir gara, dzīve ir īsa. Tas nav no svara, jo alus ir salds. Alkohols. Liekas man zaļus kapītis Un kas tad tur stāv? Atgādini. Ko meklēju brīžos, kad šķiet, jau rītdien savu darīšu galu 3 lietas. Pieminiet. Jau. Asaras, dziesmas un alus. Kā tev vēlreiz? Asaras, dziesmas un alus. Aiziet! Dvēsele vaļā, asaras sāļas. Dzīve ir rūgta, nu bet alus ir salds. Paldies. Paldies. Frīdi, Liedzīgi, tu jau jā. uzsit to gongu īstajā brīdī, kad Jā, bija mana daļa teikt par to teikšu tā. saldo alu. Teikšu tā, sākums bija drausmīgs. Ritmā tu netrāpīji, vārdus tu sajauc, tu dziedāji viņš saviem joko. vārdiem, šitā ir karaoke, paklusē. Šodien nav 1. aprīlis. Mārtiņ, Ui, piedod. vārdus tu sajauc sākumā, dziedāji ar saviem vārdiem, un pie žūrijas, kā tu pienāc pie žūrijas, likt dziedāt, būtu pienācis ar aliņu. Meitene atnāca, sagatavosies dziesmai ar mazsienas mobilē. Nebija viņai tas mazsienas mobilais dziesma, bet viņai mobilais bija kabatā. Tu nezināji, ka būs šī dziesma, bet ar aliņu tu varēji Un kā tu gribēji, lai viņa maliņa kabatās ir? Kā tas ir, tu tagad atnāc un liec mums dziedāt par alu bez alus? Bet viņam bija Tev asars. kauns ir Viņam bija vispār vai asars. nav? Viņam nav kauna. Ir? Viņam nav alus, kā Tu viņam esi kauns cik var gadus būt. jau nodzīvojis normāli, tu tā nesaprati, kā piebraukt normāli pie žūrijas. Mēs jau pagājušajā raidījumā žūrija mums aizrādīja par kukuļošanu un par mēģināšanu Tā nav samalcināt. kukuļošana. Slāpes moka mani jau no vakardienas. Viņš padzeries tavs galds, tā ūdens. Paldies, paldies Frīdim. Lūdzu, Anna, tavs komentārs. Mēs sapratām, tiešām, Anna saka ļoti pareizi lietu. Mēs neaizrādījām par kukuļošanu. Jā. Tā nebija. Jūs ne... Bet ziniet, ka iepriekšējā žūrija aizrādīja un Bet ja viņi nebija- skarbs Mēs aizrādīja. neskatāmies pēc iepriekšējās žūrijas. Mēs esam tagadēji. neskatāties pēc iepriekšējās žūrijas. Lūdzu, Anna, tavs komentārs. Nē, nu patiešām sākums bija briesmīgs un jāatzīst, ka man to pat tu nedzirdēji. aizdomas radās, ka jūs nemākat īsti lasīt, jo vārdi bija pilnīgi citi. Bet, Kur arī mācīties lasīt, Anna? nu, var nākt arī pie manis. Pie tevis. Jā, Es varu tieši gaidīšu pamācīt. atbildi. Es tieši gaidīšu Jā, jā. atbildi. Bet es saprotu, ka šī dziesma ir daudz dziedāta, jo jūs jau ļāvāties tādai mākslinieciskai improvizācijai. Un jāatzīst, ka nākamreiz, protams, nāciet ar alu, un tad jau tās atzīmes arī būs labākas. Paldies, Anna. Droši, droši. Dievs kaut te būtu nākamreiz arī. 4. fināls, gan jau ka tiks. Kristaps? Tavs Nu, komentārs. šī dziesma ir, teiksim, tā ikona, labā nozīmē, un Harijs Spanis viņu dziedāja tādā kārtīgā spaņa balsī, tādā zemā, un kad viņi palaiž oktāvu augstāk, viņi paliek tāda nu tāda. Par enerģiju, es par to, kā tu uz publiku darbojies, nu es tur ieliku 8, 9 noteikti, jā, bet, nu, tādu, kad tā zemā. Bet atzīmes jau būs pēc brīža. Nu, par Atstāj- lasīšanu atstāj viss jau intrigu. pateica, jā. Jā. Par tekstu. Bet par kustību, ka viņš bija kustīgs, viņš gāja. Par kustību. Ar tukšām rokām, bet gāja. Jā, nu par kustību, it kā ar iedomu aliņu, es viņam lieku 10. Par to, jā. Tas ir tikai par kustību. Par kustību, tikai par kustību. Mums ir tikai viena atzīme. Jā. Un to mēs arī rādām. Jā. Jā, labi, tad kopsumā? rādiet savas atzīmes. Neslēpiet
6, 7 un no Kristapa 5. Paldies, paldies. Paldies Kasparam un tālāk. Nu tad beidzot ir pienācis laiks, kad Santa, tā kas tiltiņa kāps uz skatuves. Lūdzu, ar aplausiem sagaidām Santu! Nu, čau, Santa, ņem mikrofonu. Kādu dziesmu tu vēlies? Ir divas, kuras varētu, bet... Bet es zinu, kur to piestāvētu. Jā? Tu tādi pajaunisties, un es domāju, tev tas gabaliņš, kad man vairs nebūtu 16. Būs ok? Jā, ok. Jā? Sagatavojies, DJs spiež play, klik, 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 klik. Žūrija ir uzpērkama, atgādinu. Ja? Kāds klusums? Klusums pirms dziesmas, kad man vairs nebūs 16. Man jau sen vairs nav 16. Iejūties, dejo, paņem publiku un žūriju. Un arī mani. Kad lietas līd, lāsas loka metā, tu teici man, ka nāksi tu. Un tavu acu skatiens mīles pilnais, uz brīdi aizmirstības sauks. Vai tu atnāksi, kad man vairs nebūs 16? Bet vai tu mīlēsi, kad... Frīda sabojāja mūsu duetu. Klausies, zini, kas man interesē? Kāds bija vēl tās dziesmas, ko tu biji izvēlējusies dziedāt? Viena ir šitā. Kādas vēl dziesmas tu biji izvēlējusies dziedāt? Frīda, runāsim pareizi. Šitā dziesma bija šitā. Kādas vēl dziesmas bija? Prāta vētras ziema. No? Ārā nav ziema, šai dziesmai nebeidzies skanēt. Vēl? Tad bija dāmu pops. Varbūt rīt? Kas vēl? Varbūt rīt, tad bija kafijas krūze. Un Kas aizvēl pratināšanu? Jā. par to. Nu, labi, skaidrs. Faktiski diezgan slinki tie gabali tev tur ir izvēlēti, un šis ir faktiski visslinkākais, un es nezinu cilvēku, kas šito gabalu nevarētu nodziedāt, jo faktiski, jebkurš viņu var nodziedāt, to gan sākumā tur iebrauc pilnīgā sauzās ar to tonīti pirmo, vai ne, bet šis ir visslinkākais gabals. Šitas gabals varētu būt tā kā Brians Ādams, tāds boring rock, vai ne, tāds slinkais. Tu bijis Brian Ādams koncertā? Man neviens nepiedāvāja 50 eiro, lai es uz viņu aizietu. Par mazāku cenu es uz viņu netaisos. Cik tu mums šodien esi skarbs? Jā, man par tevi viss ir skaidrs. Man interesē tās Atkal nokrit kaut kur? Jā, braucam tālāk. Lūdzu, žūrī, pārējie. Kristap, sākam ar tevi. Es sākšu, jā. Pirmām kārtām diezgan it kā grūti sākt, jo Santa man pirmkārt apbūra ar skatienu. Viņa paskatījās uz mani un, zin kā, bišķi ievaino sirdi. Un it kā nākamais, ko es tikai dzirdēju, bija eņģeļi. Man bija tieši tas pats. Jā. Es pilnīgi nācu. Es viņu pirmais ieraudzīju. Jā, protams, tā pirmā notiņa tur salūza, tas dabiski, tas izskatījās pēc Kries Bredšovs, kur tur bija Sex and City, kad viņa gāja vienreiz pa šito te mēlu un nokrita, tad viņa piecēlās un gāja tālāk, un gāja smuki tālāk, jā. Bišķi nojauca, bet jebkurā gadījumā patika tas mīļums no tevis, jā. Pagaidām, vienam jums abiem nepiekrīt, ko Anna teiks, lūdzu. Es teikšu tā, beidzot ir viens dziedātājs uz skatuves. Yes! Paldies, Balss ir dziesma smuka, un es kā arī tāds vecais dziedātājs saku tev paldies, un labi, ka tu te esi. Paldies. Balss skanēja, un dziesma laba tavai balsī piemērota. Paldies, Anna. Paldies. Tieši, šis bija mans mīļākais šī vakara komentārs. Kristap, tu vēlējies ko piebilst? Ne, es domāju, ja Frīds nebūtu te noraustījies un viņam likās, ka jau jāaptur, droši vien līdz beigām būtu iedziedājusies. Protams, būtu iedziedājusies. Un tagad, ko mēs visi vainojam? Frīdi. Paldies, Frīdi. Labi, vērtēji, lūdzu. Paldies. Tev ir par tavu skaistumu, par tavu izskatu, tev ir daži punktiņi klāt. Es jau varu palīdzu. 6, 9, 8. 6, 9, 8. Varētu būt labāk, bet bija ļoti labi. Man patika. Tev jāiet pa turien lejā par laimi, kā saka. Nākamā dalībniece ir Sanita Plastikova, 29 gadi, Rīgā. Lūdzu. Sanita. Mikrofons. Bet tu esi gatavu klausies tiem žūrijas skarbiem vērtējumiem? Kungi mums tādi pasties to Kristap Niku no aci. Es esmu šovakar visam gatava. Spiežam play. Uz visam, ja? Visam. Tu pat varētu dziedāt, to tu Frīdim varēja labāk neteikt. Es mēģināšu.
Lai iet, lai tā dziesma skan, spiežam to play. Dziesma. Bailes par... Bail, ka viss bruģis ziedošais, ar asfalta sūnu apaugs. Man bail, ka sirdīm sārdīt košajā. Nātresit visas izraut. Ai, Dieva dotajiem, ai, Dieva dotajiem, ai, Dieva dotajiem. Viss ir velnā dots, ai, Dieva dotajiem, ai, Dieva dotajiem, ai, Dieva dotajiem. Thanks! Paldies, Frīd, par sitienu. Tu nedzirdi fonogrammu? Šai dziesmai nē. Tu nedzirdēji fonogrammu? Nē. Nu, tāpēc, ka pilnīgi šķība ir. Tu pilnīgi garām aizdziedāji. Tu kā Vienkārši sāk netrāpījās šķība- īstā dziesma. Tu kā šķības sāk. Es zinu, ka tu māki dziedāt. Es zinu, ka tu labi dziedi, un tu esi nopelniem bagātā karaokas dziedātāji. Tu, man liekas, esi dziedi ilgāk nekā tu dzīvo. Teikšu godīgi, šis monitors skanēja par klusu. Otrādi. Nē, Viņa dzied ilgāk nekā tu dzīvo. Nē, tik ilgi gan nē. Tik ilgi nē. Tik ilgi gan nē. Bet nevarēja dzirdēt. Kaut Varēja tās dzirdēt smiltis normāli. sabiruši, Tu vienkārši kā sāka nepareizi dziedāt, tā arī tur tajās auzās arī turpināja braukt tālāk. Satraukumiņš dara savu. Jā, satraukumiņš, jā, bet satraukumiņš diez vai tev palīdzēs tikt nākošajā kārtā iekšā. Varbūt žūrijas pārējie locekļi palīdzēs tik nākamajā kārtā. Lūdzu, Anna, tavs komentārs. Nē, es tik sašutos, viss kārtībā. Es iztos sašutos, ja? Tā nedaudz tāds mazais šutīļais skatiens. Šī ir tāda, stingra, štengra dziesma. Es nezinu, kas patiešām tur notikās, bet, protams, tas bija kaut kas ļoti tāls no oriģināla. Citreiz tas var būt labi, šoreiz tas nenospēlēja jums par labu, laikam. Es zinu, es pat to dzirdēju. Bet var just, ka iekšā ir, duka ir, un žēl, ka nedzirdējām labāko no jums šovakar. Tā ir laimes spēle. Paldies. Anna. Kristaps. Tas ir karaoke konkurss, nevis laimes spēle. Mārtiņ, Nē, laimes izvēlies spēle. tekstu izvēlies. Tekstu es laižu pa savam. Tu neesi gadījumu pēc šeit trāpījis. Tu gan esi. Labi, lūdzu, Kristaps. Laimes karaoke spēle. Es zinu, ka cik daudz dziedāts tādās reizēs, kad pat aptuveni tu sevi nedzirdi, kur vēl pavadījumi. Jā. Zināmā mērā saprotu, tas ir diezgan šausmīgi, bet kaut kā var jau uzķert to. Man, protams, izklausījās tā, ka ballītē, kur 5 cilvēki, kur dzied 4 daudz maz pirmo balsi, un vienmēr ir kāds, kurš domā, ka viņš var to otro balsi padziedāt. Ja? Vienmēr var otro balsi padziedāt, un tad to mēģina dziedāt, un tur bišķi tā kā netrāpās. Jā, par tādu pozitīvu enerģiju noteikti likšu 10, par, šoreiz par dziedām, diemžēl, stipri mazāk. Un tad sadala uz 2, un tad ir mazāk atzīme vienkārši. Tad liekam, es zinu, ka viņi var, bet aiziet, atzīmes, lūdzu, 7, 6 un 5. Tā kā 5, 6, 7. Paldies žūrijai. Paldies Sanitai. Nākamais dalībnieks Ēriks Jankovskis. Lūdzu, mikrofons tavā rīcībā. Es nesaprotu, kas te viss ir no dzērumiem, ko? Jā? Jā, Ēriks ir no dzērumiem. Tas tā, jūsu informācija tiem, kas varbūt to vēl nezin. Lūdzu, dziesma play, bet kas par dziesmu? Tas ir omnibus par busiņiem. Iebrauc manā dārzā buss, izbrauko tomāts, redīs, burkāns, vispārējo, ok? Gadaus? Paņēms, šits uz tevi, vai ne? Domātāji domās dzīvo, vēsturnieki atmiņās, brauc pa mūsu zemi brīvo, omnibus, kas nestājas, pirmā stāvā neticīgie, otrā mazliet laimīgie, Buratino pie pieminekļa ziedu skārto. Mūžu laukā aprūpā beigas un raugās. Otrā rītā, vai tik nebūs zāle zaļākā,
tā, bez liela nekā. Ko? Visi kopā! Omnibus, iebrauc manā dārzā klus, izbraukā man tomātus, redīsus un burkānus un aizbrauc nezināmā virzienā. Omnibus, iebrauc manā dārzā klus, izbraukā man tomātus, redīsus un burkānus un aizbrauc nezināmā virzienā. Vientulīgā apātijā skumji stūrēs šoferis, ļoti jautrā kompānijā izskatās viņš aizmidzis. Konklurieri ārprātīgi, pasažieri nolemtie. Viņš ir policists. Arlekvīno nesmēs rauj. Paldies! Paldies! Un man interesē šitās divas vietas, ko tu noziedās. Tu tak ne... Šeit nevar dzirdēt absolūti nekādu. Kaut ko bišķi var. Vispār, Kaut ko pagriežam Labi, mēs skaļāk. aizgāju tur var dzirdēt muziku. Jā. Labi, kuro reizi tu šito dziesmu dziedi? Frīd, pirms tu uzdod... Neskaidrs, es jau dziesmas Neskaidrs. Bet tev vajadzēs Frīd, zināt. pārtrauc, pirms tu uzdod tas jautājums, atceries, ka viņš ir policists, jā, tā kā, prātīgs. Kāpēc man tas būtu jāatcerās? Jums jau bieži vien sanāk... Tad viņam vairāk punkti, tāpēc ir. Domā pats, Cik viņš man punktus varbūt ir ielicis uz ceļa, jā? Nē, tas cilvēks. Jā, par to mēs arī runājam. Tagad tu, Mārtiņ, te nebāzies iekšā ar saviem iestarpinājumiem. Tev jau vajadzēja zināt pašā sākumā, kurā notīto, kurā dūrītē paņemt to dziesmu. Pēc tam aizgāja viss labi, pēc tam bija labi. Nostājieties šeit, manā vietā un pamēģiniet, ka uzsāksiet šo te skaņus iedzirdēt. Tā ir karaoke. Tā ir karaoke, tas nav jaunais Vilnis. Nē, uzsāc, jā, uzsāc. Klausies, tagad vēl viens mazais pārbaudījums līdzīgs, kā vienreiz jau bija. Tu noteikti pie galda diezgan bieži dziedi, vai ne? Uztur jautrību pie galda. Kāds 20 apakaļ pie galda, tagad pie galda nedzied vairāk. Nedzied vairāk. Izstāst vienu smuku īsu anekdoti. Anekdots tas nav mans. Nu, izstāst. Pareizi. Izslēdē publika ar vienu smuku īsu anekdoti. Es uz karaoke atnācu. Pierod, Frīd, mums anekdotēm nav laika, tev vajadzētu ieņemt savu sēdvietu blakus Annai. Mārtiņ! Jūties kā mājās, Ko jūties tu esi sēdies? Tu šodien visu laiku runā vienā gabalā. Es varu izmantot 10 minūtes. 10 minūtes? 10 sekundes jau atvainojos. 10 sekundes? Jā, Protams. Šodien 30 dienas paliek līdz manai 30 gadu kāzu jubilēju. Es gribētu savu sievai pasniegt dziesmu. Šo dziesmu es veltīju viņai. Aplausus! Dāmas un kungi, aplausus! Kāds negaidīts, patīkams mirklis. Viņi abi piedalās karaokē. Abi piedalās, abi dzied. Un šis... Paldies! Ļoti aizsinošs brīdis. Anna, tavu kārt. Vispirmkārtām, kāds policists jūs esat? Finanšu vai varbūt Kāda starpība? Nē, man tas ir būtiski. Man Mārtiņš uzzina intrigu. Pašvaldības policijā strādā. Pašvaldības policijā. Dzērumos. Rīgā. Ok, skaidrs. Rīgā. Anna, izprātīga. Jāatzīst, ka es gandrīz no sajūsmas apgāzos. Man krēsls šūpojās. Un jūs esat laikam klasisks latvietis, kas zina dziesmai piedziedājumu, un tāpēc liekas, ka var nodziedāt visu dziesmu. Jo piedziedājums gāja uz pilnu klapu, tad vispārējais, protams, tā bišķiņš ļur, tika norunāts. Bet kādā gadījumā garstāvokli jūs noteikti man uzlabojāt. Paldies. Paldies, Anna. Kristaps, lūdzu, tavs komentārs. Es beidzot viņu vizualizēju. Vienmēr, kad dziedāju šo dziesmu Fredis, es nevaru iztēloties, kas ir tas liriskais es, kas šo dziesmu dzied. Kas ir tas vīrietis, kas no rīta pamostas ar savu rīta kafiju, iziet savā dārzā un saprot, ka viņa dārzā ir iebraucis omnibus. Es paskatos uz Ēriku, sapratu, tas ir viņš. Viņš no rīta pamodās, viņš... Es mēģinu attaisnot mazliet, jā, viņš rīt dabiski, ka viņš izkāp no gultas, viņš sāk dziedāt mazliet augstāk, un tad izklapojas kādās omnibus, visus tomātus izbraukās. Kas tas ir roka kabatā, prom kafijas krūze, kā mikrofons un dzied tālāk. Nu, pozitīvi arī tāda sajūta. Tā būšana pa policists darbojās, vai ne? Jā. Nē, labi. Paldies. Es domāju, ka ir laiks jūsu atzīmējuma cipariņus rādām. Izskatās, ka policists pēdējā laikā ar vienu dziedošāk un dziedošāk paliek. Tas ir uz labu. Tas ir, protams, ka uz labu.
Atzīmes. Septītnieks. Par latvisko garu un piedziedājumu. 7, 8 un 8. 7, 8, 8. Paldies. Kā saka, laižam slīpiem tālāk. Guna Lešinska, 22 gadi. Lūdza. Uzreiz DJs spiež play. Guniņam mikrofonu. Tu esi gatava? Tev ir jābūt gatavai. Dziesma ir dzimtā valoda. Tev smagais patrāpies, sorry, bet, kādam tā dziesma bija jādzied. Ja ziniet, dziediet līdzi. Ja neziniet, lasiet līriku un tikko tā dziediet līdzi. Protams. Kas to būtu domājis, ka Frīds sitīs? Tā, kad es ieraudzīju, ka tev trāpīsies šitā dziesma, es faktiski tev jau norakstīju, jo es nezinu tādu cilvēku, kas šo dziesmu būtu nodziedājis karaoke. Tu to izdarīji ar tādu balsi, ka man vairāk pat nav vajadzīgs klausīties. Bet, Frīd, kāpēc tika sists atkal gongs? Kāpēc negaidījām dziesmai vēl nedaudz patskanēt? Es saprotu, ka šito labo darbiņu nedrīkst pārtraukt pusceļā, bet tā kādreiz sanāk. Skarbi. Bet labi, turpinam ar komentāriem. Sāksim šoreiz ar Annu. Jāsaka, ka dziesmas izvēle ir ļoti drosmīga. Un arī, kā Frīds teica, to nodziedāt principā gandrīz nav iespējams. Bet tiešām cepuri nost. Man bija liels cerības, ka tomēr jums izdosies. Un jāsaka, ka jūs pat pārspējāt to, ko es gaidīju. Paldies, Anna. Kristaps, lūdzu. Salapuči. Prieks par sābrim saviem. Lūdzu, Korsava tīpat blokus. Zini ko? Kas tad tas bija? It kā vajadzētu uzreiz domāt to, ka būs tūdaļ pat kaut kāda lobēšana latgales cilvēku un tā dziedot tik skaistas dziesmas. Dziesma uzzāna šarmuļus vislabākajā nozīmē. Skudriņas skrien pār. Tiešām es domāju, dziesmu parasti dzied ar tādu spiedienu, ka tā melodija ir tāda otršķirīga, jā. Te bija gan spiediens, gan melodija un man patīkam pārsteidz. Un tagad es saku, jā, mums sākas dziedāšana. Tāda dziedāšana. Patīk, jā, paldies. Bet jūs jau pacēlāt, labi, tad rādiet ātri atzīmes. 10 šī vakara labākie vērtējumi. Un tad uz tāds pozitīvs nots dodamies nelielā reklāmas pauzītē, bet jūs TV skatītāji palieciet pie saviem TV ekrāniem. Tiekamies jau pavisam pēc neilga mirkļa. Labs vakars, Rīga TV 24 skatītāji. Karokis TV čempionāts turpinās pilnā sparā. Mums te iet karsti, mums iet spraiga cīņa gan starp dziedātājiem un žūriju, starp mani un kādu no žūrijas locekļiem un tā tālāk un tā joprojām. Bet ko, es domāju, nevilksim vairs to kaķēs astes un aicināsim nākamo dalībnieci. Tā sanāk Iveta Ķezbere, lūdzu! Tu tik ātri, Iveta, atnāc, es nepaspēju īsti noreaģēt. Tu tā klusām uz pirksgaliem, tev tāds mīkstas zols, laikam šiem apavējums tā skatos, ja? Labi, DJs spiež play.
pa pilnu ekrānu, tā, lai mēs varam labi salasīt šo dziesmiņu. Un kas par dziesmu, tu zini jau, vai ne? Rīts ir tālu vēl. Tieši tā, redz, ka tu pats sev pieteici. Mūzika skan. Ziniet, dziediet līdzi, lasiet līrikas. Līnijas vien uz ielām. Pusnakts ienāk pilsētā. Nāk un skatās ar acīm lielām. Stāv rīts skatlogā. Rīts ir tālu vēl, aiz lielām mūrā. Bet mēs sārēgam zvaigznes pārā krīt. Rīts ir tālu vēl, te patais stūrā. Naureņš sārēgos panos pats ceļas un krīt. Tik ātri. Paldies! Frīdim laikam tā kluba mūzika nepārāk, vai ne? Es jums teikšu tā. Ja jūs būtu pagājuši piekdien palikuši uz afterparty, jūs būtu dzirdējuši, kā Ivets šito gabalu dzied, man bija pilnīgi skaidrs, kad es jau zinu, tā kā viņi parādījās skatos un ka es ieraudzīju, kādu dziesmu viņi dzied, man bija pilnīgi skaidrs, kāda būs atzīme. Lai kā es gribētu kaut ko sliktu par tevi pateikt, bet es nevaru neko sliktu pateikt, jo cik žēl. tas bija vienkārši superīgi. Paldies. Anna, tu esi pēc stūma nākamā. Jā, visādas balss šovakar ir bijuši uz skatuves un dažādi dziedātāji, bet jāsaka, jūs iet pirmā, kam patiešām balss ir nostādīta. Visiem citiem bija potenciāls, tur kaut kur iekšā nebija, bet jums ir patiešām viss kārtībā. Paldies! Paldies, Anna. Šī ir profesionāla karokas dziedātāja. Nav vispār ko Drīkst tā pateikt. saukt, ja? Jā. Protams, īstenībā ir. Un es vēl gribēju pateikt, ka šoreiz patiešām dziesma bija galvenā. Nebija šovs, tā, bet tomēr karaoke tomēr ir par dziedāšanu. Jūtam tādu ļoti lielu uzcietību gan vārdu precizitātē, gan ka man par to liels prieks. Paldies. Bija labi basiņu dziesmēm, ne? Patika. Protams, labi, Kristaps, tu esi nākamais. Tas komentārs? Tāda interesanta sajūta. Patiesībā, var just spiedienu, balss spiedienu, tas ļoti labi nostādīts stemplis, piekrītu Annai. Mazliet likās, tajā dziesmā ir tik daudz backs rakstīti, ka es nesapratu, kur ir jūsējā balss. Tur apakšā pilnīgi var just, ka ir, tā kaut kā, bet smuka, es sajūtu potenciālu. Mans ieteikums, protams, vēl skatuvi uz sevi paņemt un vispār būs super, jo, es redzu jūs smuka un tā, un varētu, kā saka, vēl tā. Skaisti, būtu pareizi. Arī skaisti, jā. Tiekam, atzīmes? Jā, balss smuka. Jā, atzīmes varam likt, lūdzu, 10. Es likšu šitik te. 9. Paldies, Iveta, paldies tev. Tu vari novietot mikrofonu novietnē un doties uz zāli, ieņemt savu sēdvietu. Turpinājumā mums būs puisis, tas ir Raimonds Jankovskis, arī no Dzērumiem. Lūdzu, tver mikrofonu rokās. Viņam medaļa jau kaklā, DJs spiež play. Kur to medaļu dabūji, starp citu? No saviem skolnēm. Latgalītē dabūji. Noteikti nesīs veiks. Nē, tur es neju. Kāds tavs dziesma? Jūs izvēlētās, starp citu. Ceļu skaitā rudenī, tad, kad lapas krīt. Nemēģini mani vēl šodien pieskaitīt. Šodien es vēl neesmu pārāk pieskaitāms. Šodien es vēl esmu tāds mazs un nezināms. Jo ceļu skaitā rudenī, dzīvis dzīvo rudenī. Putni lido debesīs, 1, 2, 3. Jo ceļu skaitā rudenī, dzīvis dzīvo rudenī. Putni lido debesīs, 1, 2, 3. Ogas novāc rudenī, tad, kad gatavas. Neplūs, mani vēl esmu pārāk maz. Šodien es vēl neesmu pārāk pieskaitā. Mazs un nezināms kaut kā tā, jā?
Bet, zin kā, Klausies, bet tagad Frīdis uzsit par to šķīvi, tas jau nenozīmē, ka es slikti, viņš vienkārši pārtrauc. Es vienkārši, man tāda nenormāla sajūta, tie vārdi gāja bišķi lēnāk nekā es dziedāju. Jā, man ir tāda nenormāla sajūta, ka muzika gāja pat par sevi un tu dziedi pats par sevi. Bet viņam pašam ļoti labi sanāca, neiet abiem kopā, bet īstenībā muzika ir tāpēc, lai tu viņai dziedāt virsū. Nevis tu dziedi tāpēc, lai muzika tev pastāvēt apakšā. Nē, kā tur ir karaoke, ko? Es jums pilnīgi piekrītu, bet vienkārši sajūta ir tāda. Kad tu pēdējo reizi biji Rokkafēnīcā dziedāt? Es neju uz Rokkafēnīcu. Tāpēc tu arī nevar trāpīt ritmā. Loģiski, bet man vienkārši sajūta, ka es noteikti uz turieni. Nē, man ir sajūta vienkārši, ka es noteikti uz turieni neiešu. Bet vienkārši tā sajūta ir tāda, ka tu šeit stāvi. Ne jūs. Bet ja tu šeit stāvi, tu nedzirdi to mūziku. Man bija sajūta, ka es dziedu pareizi. Tu ritmu jūti? Jums ir pilnīgs. Ritmu jūti? Jūtu. Tev nav jāskatās vārdos, tu jūti ritmu un dziedi ritmā. Tāpēc es dziedāju ritmā, nevis vārdos. Bet tu jau netrāpīji ritmā. Jums pilnīgi taisnība, es tevi nedzirdēju. Frīdis, šoreiz tev nav taisnība, lūdzu apsēdies. Turpinājumā pār svilpieniem Kristaps, lūdzu. Kristaps jau nāk šurp. Man mazliet mūsina tas, ka visi cilvēki. Var lūdzu vēlreiz dziesmu ieslēgt, tiešām es nevaru saprast. Jā, uzstāc vēlreiz šo dziesmu. Tik sākam piedod. Jā, uzliekam sākumā. Pilnā ekrānā. Paldies. Lūdzu, vērtējam pārējais žūrijas liels aktierim. Pārējais žūrijas locekļi, lūdzu, izsakās. Nu tagad es sapratu, nevis kārtībā. Tavs komentārs. Bišķiņ tas, ka norausties, sapratu, kur tu apjuki, bet nevis kārtībā basiņu klausījos, jo bass skačā uz priekšu un pēc basa baigi normāli viss varēja saprast. Es domāju, Mīļš jums paldies. Dēļ tā gļuka. Anna? Tad tu varēji saprast vai nevarēji? Nevarēja saprast, jā. Varēja. Bet dēļ sākuma gļuka. Dēļ sākuma ir gļuks kaut kāds dēļ tā. Jā, redz. Tā kā baigi grūti vērtēt tiešām. Sākumā, zini, tas pirmais sitiens negaidīties un tu apjūts. Neanalizēsim sitienus un pēc sitienus mums lūdzu tagad žūrijas vērtējums. Aplausi Frīdim! Es atvainojos, Annas komentārs, lūdzu. Mans komentārs būs īs. Jūs droši vien esat vairāk šoumens nekā dziedātājs. Ir balsis, kad varbūt nevajag dziedāt. Paldies jums liels! Nē, dziedāt var, bet nevajag strīdēties, ja tev nav taisnība. Tad nevajag strīdēties. Ja tu saproti, ka tev nav taisnība, nevajag strīdēties. Pieņem to kā faktu un norīt to. Ja tu nestrāpīsi ritmā, tad viss. Nu gan ir laiks atzīmēm ātri liekam cipari. Bet cik klausies? Jā! 6. Skarbi. Paldies tev. Tu droši var ieņemt savu sēdvietu. Bet turpinājumā dziedātāja Zane. Zane Grava, lūdzu aplausus Zanei. Kur te aplaus? Kaut kur pazudās, aizķērās. Zane, nerauj ārā ar visu spēku. Jo taču ir spēks rokās. DJs spiež play un tu dzied dziesmu, kad nekas nav palicis tevī. Patīk šī dziesma, ne? Varbūt brīdis tāds pienāk.
Zane. Paldies. Paldies. Ir skaidrs, ka tu esi ļoti kārtīga meitene un tu šo gabalu zināji praktiski perfekti. Tu zināji, kur ir starp pauzīti, tu faktiski viņu zināji no galvas. Tu viņu dziedi katru dienu, tu dziedi? Nē. Tu bieži uz karjokiem nāc, ne? Kad brauc ar Tallinku, tad vienmēr dziedu. Aha, nu tad tev būs varbūt iespēja arī šoreiz braukt ar Tallinku. Ok, bija labi, meitene ir ļoti sagatavojusies. Paldies. Un balstiņa arī. Tā kā bišķi tā kā Ludmilai Zikinai, bet latviešu versija. Paldies, žūrija, lūdzu, jūs komentāri. Kristap, jā, varam. Nākamie dalībnieki vairāk man nevarēs iegalvot, ka viņi nedzirdēja sevi monitorā vai kaut ko tādu, jo es pārliecinās, ka visi labi dzird. Zana bija sagatavojusies tiešām perfekti, korekti, teiksim, tā skolniece. Es esmu skolotāja. Man tā likās. Skolotāja, kādā priekšmetā? Kādā? Sporta skolotāja. Vai nevar redzēt, ka viņa atturās skriet? Ļoti labi. Jā, mēs vienu līnijā nostājamies ar pēc auguma, viss kārtībā. Nē, korekti, skaisti, forši, sirsnīgi, Paldies, Kristap. Lūdzu, Anna, tavs komentārs. Jāsaka, patiešām tāds karaokes dziedājums bija. Ne vairāk uz profesionālo pusi. Jā, sākums bija, tā kā tu teici, tāds skolnieces valsts vēl ielūkojos, kāds tad ir vecums, bet, karaokē tas ir ok. Karaokē tas ir ļoti labi. Tieši tā. Paldies, Anna. Tagad ir laiks atkal vērtējumiem. Brīdis, Anna, Kristaps, aiziet, rādam 9, 8, 8. 9, 8, 8. Paldies. Bet, kā saka, daudz vairs nevilcināsimies garumā. Balsojumam, zāles balsojumam no On Air kafejnīcas, kā saka, iet beidzamās minūtes. Tā kā skrienam uz veikalu, paķeram šo to. Un tad jau iemetam beidzamās balsas, bet žūrija arī jūs varat sagatavoties. Šis būs beidzamais dalībnieks. Rihards Vilcāns, 24, Rīgā, lūdzu. Tu jau biji parādījies, vai ne? Iespējams bija. Labi, DJs iespējams spiež play, bet tu iespējams šodien atkal uzcirties, vai ne? Ikdienas apgārs. Jā, tu esi volejbolists, pareizi, ja? Tieši tā. Tavu dziesmu. Izjūt ritmiņu. Aiziet. Sidam rītu visi. Debesīs līnu ziedī, mākoņi zili zied, tur putni vasaras dziedot, lai tos uzklausījāt, cik auglīgs lietus, cik devīgs, šai karstajā zemē krīt. Mēs tev dāvinām sevi, pasaulī. Tas sanāk ļoti labi. Stiet pusnaktī zelta zvaigznes, reidāmas visur sviet. Laiks valstis visumā iznesot, teic, lai to izdziediet. Lai priecājas vītols par sevi, līdz uzausīs viņa rīts. Mēs tev dāvinām sevi, pasaulī, sev dāvinām tevi, pasaulī. Mēs tev dāvinām sevi, pasaulī. Mēs tev dāvinām tevi, pasaulī. Mēs tev dāvinām sevi, pasaulī. Vecvītols kanāla malā, pie mūra, kas sen laikos celts, bet vēl it nekas nav galā, kamēr zeme caur mūžību peld. Par Rīgas jumtiem un rūģī, un aizvakā Paldies, aplausus. Paldies, Rihardi. Bija ļoti labi. Man ļoti patika. Par ko tu esi satraucies tā?
visu kopējo. Par visu, jā. Mikrofonu. Jā, tev baigi gribās uz to ar Tallinku braukt uz Stokholmu un dzīvi piedalīties Latvijas čempionātā karaokas, jā? Baltijas jūras čempionātā. Gribās? Dikti gribās. Jā, tā arī izskatījās. Nekas, bet tas tev netraucēja daudz dziedāt. Labi, ja gadījumā kāds no dobelniekiem vai zemgaliem paliks sirms un nevarīgs, tad varbūt, ka tu varēsi viņu vietā arī ņemt un dziedāt tālāk. Jo meitenes jau nenoveco. Tās jau divas jau nenovecos nekad. Skaidrs, viss ok, ir labi. Tas bija diezgan pozitīvi. Paldies. Lūdzu, Āna, ir pienākusi tavu kārtu. Tavu komentāram. Es īsti nesapratu par to zemgalu, ko tu tur runāji. Viņi kādreiz paliks veci un nevarēs padziedāt vairāk, un tad viņš varēs tur dziedāt. Absolūts muļķības. Es domāju, ka Rihards jau var dziedāt, tāpēc, ka Rihard, jums ir dabas dots talants. Jūs pat runājat ar skaņu priekšā, tāpēc jums arī dziedāt sanāk lieliski tieši tā kā vajag pop mūzikā un, protams, arī karaoke. Paldies. Paldies, Anna, par komentāru. Jā, lūdzu. Tas, ka ir pa zemdziesmu pilnīgi noteikti, jo tur bija tā kā uz meitiņu balsīm pilnīgi prasies, ka vec svītos kanāla malā, normāli uz augšu pacelt. Jo es jūtu, ka balsiņa ir dziedamā rīkla viss forši, tikai čalis jūt, ka vienkārši nav kur izpausties un tās notiņas prasies ritīgi, nezinu, bez mazajiem normāli pa kaut kādu terci uz augšu pacelties. Klausies, Vilcāns tā ir sagadīšanās, jā? Vai nav sagadīšanās? Vilcāns? Jā. Jā, runa ir par Margaritu Vilcānu, laikam nav šoreiz. Lai gan jāteic ir tā, ka man tēti māsa arī ir Margarita Vilcāna. Bet, saistības nav. Jā, ar Margaritu Vilcānu ir saistības. Ar Margaritu Vilcānu ir saistības. Sveiciens, es vienkārši domāju, ka gēni varbūt nāk līdz kaut kādi. Paldies, bet gan ir laiks spiež, bet jūsu vērtējumi lūdzu. 9, 10 un 9. 9, 10, 9, proti 9, 9, 10. Paldies, Rihards. Lūdzu, dodies lejā, bet žūrija pilnos tempos ātri sākam apkopot rezultātus, bet jūs visi dalībnieki, kas šodien šeit dziedājat augšā uz skatuves, kā sacīt, jāsaka, nākam visi augšā, visi, kas dziedāja, visi, kas centās dziedāt, kuriem sanāca, kuriem nesanāca, visi. Mūzika mums ir, žūrija ļoti aši sāk apspriesties un zāles balsojums drīz arī beigsies. Visi ir superīgi tad sanākuši. Tad ciešāk, draudzīgāk. Nekavējam pagastu. Kāpjam tik augšā. Bet, ko es visiem TV skatītājiem vēlos atgādināt par to, ka tieši pēc šīs tiešraides šeit patvējušajās telpās Rīgā, Blaumaņielā 32 Rīga TV24 studijā, kur mums arī ir lielisks bāriņš, turpinās karaokas dziedāšana, kur ikvienam no jums ir iespēja uzdziedāt kādu labu ziņīti, arī angļu, franču, krievu un arī, protams, latviešu mēlēs. Bet ko par to es domāju, ka skatītājiem mums ir ikkārtējā atskaita, tas 5, 4, 3, 2, 1 un balsojums ir beidzies, jā? Esiet gatavi arī zāli, visi skaitam līdzi. 5, 4, 3, 2, 1. Balsojums ir beidzies. Tieši tā, balsojums ir beidzies. Redzēsim, kurš tad būs tas laimīgais, kurš būs saņems no Ginsbuda Rīga dāvanu kārtas 100 eiro vērtībā. Bet es skatos, brīnumi notiek. Ir jau sakopēt rezultāti? Jā, mums ir viss kārtībā. Mēs esam ārkārtīgi ātri. Jūs esat tāda laba komanda. Jā. Nē, tu runā, kas tev jārunā? Tev ir jāsauc visi, kā saka, uzvarētāji, tie, kas tiek nākamajā kārtā. Labi. Bet tā mierīgi pa kārtai, un tad tie stājās priekšā tur stūrītī. Jā, tā es saukšu tie, kas būs palikuši. Tie, kas būs palikuši šovā uz nākošo kārtu, un kam tiek dot iespēja piedalīties šovā uz Tallinku maršrutā Rīga, Stokholma. Bet viņiem jau ir jāizcīna tā vieta. Jā, bet tā ir iespēja cīnīties tālāk. Mums, protams, bija strīdi par to. Anna, tu uzvarēji strīdā? Mārtiņ, protams. Tu vari paklusēt kādreiz, ka es runāju? Protams, es varu censties. Izslēdziet viņam mikrofonā, es nevaru, ka man džingst viens ausī. Vēlams neizslēgt mikrofonu. Tātad par dažiem dalībniekiem bija pilnīgi skaidrs, ka viņi tālāk netiek, bet par dažiem bija tā drusciņi strīdi, jā vai nē, vai kā, un tad mums vajadzēja kopā pieņemt kaut kādu vienu verdiktu. Tātad, šovā paliek Sandra Jankovskā. Lūdzu aplausus! Sandra, lūdzu stājies priekšā. Tu esi tā, kas tiek Aiga Liepiņa Berkulē.
Santa Tiltiņā. Aplausos arī Sandrai. Gunta Lešinska. Iveta Ķezbere. Zane Grava. Aplausos arī Zanei. Rikards Vilcāns. Paldies. Kas? Un tagad ir pienācis laiks pateikt, kas tad ir tas, kurš skatītājs zāles balsojumā ir uzvarējis. Tā ir Aiga, lūdzu! Aiga, nāc tik šurp. Te jau tu no kaut kurienes izslīd ārā balviņa, kuras tev pasniegsim. Gins Buda Rīga dāvankārta 100 eiro vērtībā. Klausies, vai tu zini, kur balsoja par tevi? Kur bija tie lieli balsotāji? Nu, manējie šitie visi galdiņi, šitie priekšējie. Pagad, tu ar saviem galdiņiem atnāc uz šajien, jā? Protams, viņas pašas galdiņi no mājām nesti. Mēs pirmīt kopā visi nesām. Bet tiem, kas netika, nāciet arī jūs nostāties šeit priekšā, visi neticēja. Jums ir mierinājuma balvas no On Air kafejnīcas. Lūdzu aplausus arī neticējiem. Nu, ja tā jūs var saukt, bet tas jau nav slikti, jo jūs ziniet, ka reizēs, kad sanāk neuzvarēt, jums ir tāds spars vairāk cīnīties, lai turpmāk uzvarētu. Bet žūrijai, tagad laiks žūrijai pasniegt šo to. Es skrienu nedaudz uz aizskatu, paķeršu. Jā, paldies. Vai, šito tie jau pat varēs iedot, jā? Annai un pāriem žūrijas locekļiem ziedi no Erantes. Ziediem, lūdzu. Ziediem bagātīgs vakars. Jā. Jo šovakar jau trešais pušķis jau. Un, protams, arī Latvijas leģendas grāmatiņa. Bet tas no arī viss ir laiks dīdžiem spiest to play, un lai tā mūzika skan un atvada dziesmiņa šai vakarā. Jūs esat gatavi? Un skatītāji, ar jums mēs tiekamies jau nākam piekdien, 8 vakarā, Blaumaņielā 32, ceturtdaļfināls. Dziedam visi kopā par lidmašīnām. Žūrī var dziedāt līdzi. Lidmašīnas! Lidmašīnas, jā. Būs, jā? Ok, nu tad turpinam meklēt lidmašīnu. Beidzot varam izdziedāt. Piededāt, jā? Jā. Esam mēs aizvien piloti.